Šis būs ģenerālais lasījums ūdensvīra zīmes pārstāvjiem. Atceries, ka šis nav personīgais lasījums, tāpēc ne viss ar tevi var rezonēties. Tāpēc noskaties arī sava mēnesi un ascendenta zīmes lasījuma video. Šis video pēc tam tiks publicēts manā YouTube kanālā. Ja vēlies privātu lasījumu, raksti man privāti. Tagad mēs krīsimies. Ūdensvīra zīmes. Saule, mēnesis, ascendants, ūdensvīra zīmes septembrī. Kas ūdensvīrs tagad septembrī? Taro kārtists. Lūdzu, ūdensvīrs septembrī. Ūdensvīrs zīmes pārstāvis septembrī. Kas sagaida ūdensvīrs? Ūdensvīrs zīmes pārstāvis septembrī. Okay. Tā, ūdensvīrs. Šobrīd panākumi, uzvara, slava, kaut kas izdodās, kaut kādi rezultāti, ļoti laba kārtas priekš panākumiem, priekš slavas, priekš atzinības, priekš izcelšanās apkārtējo vidū, uzvara, jā, dodamies uz priekšu. Šeit varbūt, jā, kādam no jums uzlabojas attiecības ar pagātnes cilvēkiem, vai arī jūs esat tieši, teiksim tā, piedevis vai pagātnei un spējat šobrīd tiešām virzīties uz priekšu ar jaunu spēku, jaunu mērķi un jaunu deksmi sasniegt pavisam kaut ko jaunu. Tavs izaicinājums šajā mēnesī ir stabilitāte, drošība, arī šie panākumi, jā. Neapstājies pie paveiktā, ok, nosvini, papriecājies par to, ko tu esi izdarījis pēc tavu šī sasniegtā, bet tu esi gatavs darīt vēl. Tavs izaicinājums ir darīt un spēt priecāties par to, ko tu jau esi sasniedzis, lai tu atvērtu sev pavisam jaunas iespējas, kuras tevi sagaida vēl nākotnē uz priekšu. Septembrī, jā, centies atrast arī laiku atpūtai, ģimenei, draugiem, tuviniekiem. Varbūt šobrīd, jā, ļoti esi veltījis laiku sev, lai izdarītu savas lietas, bet neaizmirst arī par tiem cilvēkiem, kas tev ir tuvi. Pagātne, kas iespēdo nākotni, monētu četrnieks. Jā, mēs turamies pie kaut kādām lietām un mēģinām saprast, varbūt, kā rīkoties tālāk. Ir sajūta, ka mēs bišķiņ esam iestrēguši, palikušas pauzes, gribam, tā kā, esam kaut ko jau izdarījuši, bet kaut kā tālāk virzīties mēs, mums vajag kaut kādu pavadinājumu, mums vajag kaut kādu grūdienu, ja? Un šis grūdienis varbūt nāk no ļoti tuva cilvēka, nebaidies lūgt padomu, nebaidies lūgt palīdzību. Un, ok, tu esi drošībā, bet varbūt tava drošība, teiksim tā, prasa no tevis iziet ārpus no šīs komforta zonas un darīt vēl kaut ko, jo tu esi uz panākumiem vērsts. Septembrī tu vari sasniegt daudz vairāk nekā tev liekas. Pagātne, kas attālinās, monētu trīnieks. Jā, pie kaut kā strādāja, kaut kādus plānus gribēja realizēt, jā, tad viss īstenojās. Neapstājamies, dodamies uz priekšu, strādājam, lūdzam palīdzību kolēģiem, draugiem, tuviniekiem. Jo monētu trīnieks runā par sadarbību, par vēlmi tikt atzītam, jo, kaut kas, kā mēs noskaidrojām, jau ir paveikts, tad tagad mums ir jābauda šie augļi un jādomā, ko mēs varam darīt tālāk, lai turpinātu attīstīties un augt un iet uz priekšu. Tavi sapņi, cerības, vēlmes maksta. Ļoti jauki, ļoti labi. Tu spēj ar savu gribas spēku, savam domām ietekmēt visu, kas tev ir apkārt. Tu vari panākt visu, ko tu vēlies. Tev ir šis spēks veikt šo transformāciju, tev ir visi nepieciešamie resursi, lai izdarītu pilnīgi visu un
sasniegtu pašas augstākās virsotnes. Ļoti tuvu nākotni vienturnieks, jā, tev ir šīs zināšanas, tu esi kādu laiku bijis viens, vai apstājies, vai piebremzējies ar kaut kādām lietām savā dzīvē, un tagad vai nāksies bišķiņ vēl padomāt un sameklēt šīs atbildes sevī, šī atbilde varētu būt, teiksim tā, uzticēties un paļauties uz sevi un spēt aiziet prom no pagātnes un atstāt tajā lietas, kuras vairāk tev nav vajadzīgas. Varbūt arī, kāds ļoti tuvs cilvēks no pagātnes ir, teiksim tā, tevi turējis savā pavadiņā, un tagad tu spēj atbrīvot sevi un paskatīties uz lietām pavisam citā gaismā, jo vienturnieks, viņam ir šīs zināšanas, bet viņš jūtās iestidzis, jo viņa kājas jau šeit ir iesalušas. Un ar četrnieku enerģiju, ir bišķiņ tāda bremzējiena sajūta. Vai tā vispār tāds var teikt? Iekšējā tava enerģija ir monētu astotnieks, ļoti labi panākumi, laime, harmonija, stabilitāte, pārticība, pārliecinātība par sevi, tu esi ļoti audzis, ļoti attīstījies un esi gatavs reāli sasniegt visu, ko tu vēlies. Un tavs izaicinājums nav izaicinājums. Tev varbūt liekas, bet tu ļoti labi apzinies, ka visu, ko tu vēlies, šajā mēnesī var piepildīties, tāpēc, ka tu esi pārliecināts par sevi, ka tu esi to pelnījis. Atlaid to, kas pirms tam varbūt nav strādājis, ar savām jaunajām zināšanām, varbūt attīsties, meklē iespējas, meklē variantus un vari bliest uz priekšu. Ārējie faktori, monētu septītnieks. Kaut ko tu gaidi, kad atnāks šie vēlamie rezultāti, kad tad, mēs esam ieguldījuši savu laiku, savu darbu, kur tad ir mūsu šie augļi, Ja tu redzi, ka kaut kas stāv uz vietas, ja kaut kas neiet, maini stratēģiju, meklē variantus, domā, kā pamainīt savu šo ikdienu, savu šo darba vidi vai šīs attiecības, lai tu saņemtu to, ko tu esi pelnījis, jo tu ļoti labi apzinies, cik tu esi vērts un cik tu esi cienīgs. Tavas bailes, 3-4, Mēs esam situācijā, kas ir līdzinās izdikšanai purvā, kur nav izejas. Tavas bailes ir palikt vienam. Varbūt tu šeit šobrīd izvēlies sevi, izvēlies iet projām no attiecībām, no cilvēkiem, no darba vietas, no lietām, kur tu jūties iesprostots. Likās, ka, viss ir labi, viss ir kārtībā, bet tavas sirds var būt alks pēc kaut kā cita. Vai tas ir darbs? Vairāk pēc darba izskatās, Iet prom, meklēt jaunas iespējas, Varbūt kāds no jums grib pārvākties un domā, vai ir īstais brīdis, vai ir īstais laiks, Domājam, nevaram izlemt. Nauda it kā pietiek, viss darbs mums arī ir, viss ir čotka, bet šī iekšējā pārliecība kaut ko mainīt, ir bišķiņ rada mums šīs šaubas. Un gala rezultāts kausa karalis. Emocionāli ļoti, ļoti spraigs mēnesis, Kādam no jums tiešām saistībā ar attiecībām. Izvēlēties sevi, būt pārliecinātam, nepalikt situācijās, kurās ir tikai fiziskās lietas, Jo kādam no jums šeit mīlestība ir zudusi, bet ir saista tikai vai darbs, ģimene, bērni, mājoklis, un šeit izskatās, ka tiek strādāts pie tā, lai spētu saredzēt lietas skaidri un spētu aiziet, atstāties muguras. Šīs darba attiecības, personiskās attiecības ar draugiem, ar ģimenes locekļiem, vienalga, kā tas tev ar tevi rezonējās, bet
septembrī nāksies daudz ko pārdomāt, vai šī pašreizējā situācija ir apmierinoša, vai arī tomēr mēs uzticamies sev, paļaujamies un virzamies tālāk uz priekšu, jā. Jo šeit ir tikai 2 veci arkāni, tas nozīmē to, ka viss ir tikai tavās rokās. Viss ir jāizlem tev, ieklausoties savā sirdī, savā iekšējā sajūtā. Un, jā, paldies, lai tev brīnišķīgi šī diena, lai tev brīnišķīgs atlikušais mēnesis, un lai tev viss veicās, lai tev viss izdodas.